Latviešiem ir neviens izcils rakstnieks, taču kā likt sevi pamanīt pasaulē lielākajā grāmatu tirgu starp vairāk kā 300 000 grāmatām? Latvijas literatūras eksporta platforma Latvian Literature šogad ir veiksmīgi atradusi atbildi ikgadējā Frankfurtes grāmatu tirgu, prezentējot asprātīgu Latvijas stenda risinājumu. Šoreiz stends bija papildināts arī ar baloniem un kūku, kurā bija tādas lampiņu svecītes iedegtas, un par stendu mēs saņēmām ļoti, ļoti daudz pozitīvu atsauksmi. Es domāju, ka tā bija populārākā fotografēšanās vieta Frankfurtes grāmattirgu pavisam noteikti. Šis smukais sienas noformējs aicināja cilvēkus nostāties blakus šim te rakstniekam ar to torti rokās ar smuku balonu, kur bija attēlot 75, un taisīt šīs te bildes gan grupu bildēs, gan selfijos, lai sūtītu tālāk, un uzreiz bija tā teikt dubulta atpazīstamības zīme, gan grāmatu tirgus jubileja, gan, protams, atkal latviešu introvertais rakstnieks, kurš prezentē Latviju. Taču stends nav vienīgais Latvijas trumpis. Izcili veiksmīgi izrādījusies arī introvertā rakstnieka nozīmīte, kas šogad tika piešķirta gluži kā medaļa par īpašiem nopelniem. Arī bijām aizduši līdz šādus te nozīmītes, kas reizē ir arī atcerotājs, un arī pēc tiem bija milzīgi liels pieprasījums, kuru mēs nespējām apmierināt. Cilvēki bija gatavi viņus arī pirkt, un ka šīs nedēļas laikā Frankfurtes grāmattirgu tā bija tāda ļoti pozitīva atpazīšanās zīme, ka ieraugot kādu pilsētvidē vai grāmatu tirgu ar nozīmītājiem introverts, tu uzreiz zināji, ka viņš patiesībā nemaz tik ļoti introverts nav, un viņam var iet droši klāt un prasīt, kāda tad viņam ir saikne ar Latvijas literatūru, un kā viņš tad ir gadījies šeit, šajā grāmatu tirgu. Kā vienā no izdevēju vakara ballītēm liela daļa bijuši ar šīm piespraudītēm, un daudz runājuši par to pieredzi mūsu stendā. Ne viss vienmēr notiek pēc plāna, tādēļ šoreiz lieti noderēja palīdzība uz vietas. Ieteiktu meklēt kontaktu ar vietējām biedrībām un vietējām kopām, jo, manuprāt, tas tomēr ir ļoti vērtīgi, ja ir uz vietas kāds cilvēks, draugs, kurš arī var palīdzēt pat ar vispraktiskākajiem jautājumiem. Šogad tā, piemēram, bija filmas kasete, kura pazuda pasta ceļos, un es kā vietējā Frankfurtes latvieta izpalīdzēju Latvian Literature vienkārši fiziski aiznešot šo te video kaseti uz kinoteātri. Un man liekas, ka tas varētu būt tikai viens no daudziem piemēriem, kur tādām valsts iestādēm, kuri brauc uz svešām valstīm, uz svešām pilsētām, kur ir ļoti vērtīgi, ja uz vietas ir aktīvi latvieši, kuri brīvprātīgi ir gatavi izpalīdzēt gan ar mazākiem, gan ar lielākiem darbiem. Autobusis ir ieslīdēja Jelgavā, sāku domāt, ka drīz jāregulē savu marionetu uz izkāpšanu. Tad pēkšņi man ķēra apskaidrības mirklis un ciedāvojos. Ja nu tas ir tas,